Jā, nu, es esmu nokļuvis līdz rallijam ar to mašīnu, kas mums ir aizmugurē uz karoga. Un tas ir tāds pagarš ceļš, kas es pat vairs neatceros gadu, kad es nesaukšu tur gadus, parasti sajaucu, kad es pirku un ko es kā. Bet nu jā, nu tā mašīna pamazām ir taisīta, braukt pa visādiem ezeriem, pa pļauju gonkām un tam līdzīgi, pārveidota. Tad, nu, gadiem ejot, tur visur tika pamēģināts braukt un darbs ir saistīts arī ar autosportu, un tad tas viss uz to ralliju sāka vilkt. Un tika izlemts, jā, kad auto jāprīko ar drošības karkas, un tad jau pamazām. Jā, nu, par veco Audi Quattro tur ir fantastiski viss. Tur visi skrien tuvāk ceļam, lai parādītu īkšķus un māja karogiem. Pārbraucienos bērni priecājās un liek uzgāzēt, un mēs arī to tā pieprotam, nu, kā saka, nekautrējamies uzšaut. Man ir ļoti daudzi draugi praktiski pierunāja, un nu, man dabiski, protams, pašam gribējās braukt vispār rallijā un arī CS rallijā, bet tagad sanāca tā, ka mums ir diezgan laba pozīcija historikā un nu, praktiski vienkārši muļķīgi nebraukt. Un kur nu vēl labāk, es domāju, ka debiju taisīt nu, tādā CS rallijā, kas viennozīmīgi noteikti skaists rallija. Nu, droši vien, kad ja viņam ir minimums un ir jau izpratne un kaut kāda, kā saka, aizrautība par to visu, nu, jābrauc tie paši sprinti, kas jau mums ir populāri autosprinti. Nu jā, nu tad ir tālāk mini-rallijas, tas jau ir kā bāze. Nu tā, nu jāvirzās pa solīšiem. Nu, neviens jau tā grūti ielikt, droši vien uzreiz tā rallijā. Nebaidīties runāt un prasīt pēc ieteikumiem un tā. Sekot droši vien norādījumiem no organizatoriem, pašiem izvērtēt, nu, nestāvēt ārmalās, nestāvēt trajektorijās, kur ir iespējams, ka mašīna izsliedēs ārā. Un pat tad, kad liekas, ka stāv drošā vietā, nu, novērtēt, cik akmeņaini ir grunts, jo akmeņi lido un viņi lido tālu un tā jābūt piesardzīgiem. Tiekamies CS rallijā un izbaudam brīvdienas, būs super.